Protams, uzturam ir milzīga nozīme, jā, tad gan slimības attīstībā, tad uzturs ir viens no ietekmējumiem riska faktoriem. Protams, mēs zinām, ka ģenētikai ir milzīga nozīme. Protams, arī apkārtējās vides faktoriem ir liela nozīme, bet tas uzturs ir šī ietekmējumā daļa. Un pašlaik tie dati rāda, ka apmēram trešdaļu vēzi var novērst tieši ar dzīvesveidu. Tātad ne visus, bet tā trešā daļa ir ļoti liela daļa. Un tā ir tā, ko cilvēks pats var ietekmēt. Protams, tas nav tikai uzturs, tie arī citi paradumi, arī fiziskās aktivitātes. Tātad tā ir viena sadaļa. Un otrs tiešām, kas notiek pēc tam jau ārstēšanas laikā. Un šeit ir arī jāuzsver, ka tas ietekmē, angliski ir vārds nutritional status, ko latviski īstenībā nevar iztulkot. Tas nav tikai uzturs, tas ir tas kopums, kas ietver gan cilvēka ķermeņa uzbūvi, tātad cik ir muskuļi, tauki, šķidrums. Tas ietver arī uzņemtās uzturvielas, gan kalorijas, olbaltumvielas, bet arī vitamīnas, minerālvielas, daudzas šos mikroelementus. Un tātad tas ir, jā, un tieši šīs izmaiņas rodas gan no paša vēža, gan arī no ārstēšanas. Ja mēs runājam par audzēju, tad audzējs izmaina vielu maiņu. Tas bieži ir šis hipermetabolisms vai pārmērīgi augsta vielu maiņa, kad organisms sadeg, tāpēc, ka izdalās, tas audzējs pats izdala dažādas vielas, un var teikt, ka organismā ir tāds iekaisuma stāvoklis, un šī situācija noārda lieso masu, vispirms muskuļus, pēc tam var ciest arī orgāni. Un arī ir zināms, ka 10. daļa pacientu vai citos datos pat vēl vairāk nomirs nevis no vēža, bet patiesībā no bada, tāpēc, ka neuzņem šīs uzturvielas. Tad pats vēzis, protams, arī ir citreiz mehānisks traucējumi, vienkārši cilvēks nevar norīt, vai viņš vēmj, vai ir caurē, un vienkārši uzturvielas neuzsūcās. Un tad ir, protams, arī šis ārstēšanas, tie ir ārstēšanas blakus efekti, kāpēc cilvēks nevar ēst, kāpēc cilvēkam nav apetīte, vai, kas arī rada šos nozīmīgos svara zudumus. Un nevar arī noliegt to psiholoģiskos faktorus, jo šī pati diagnoze, protams, rada stresu, trauksmi, depresiju. Bieži cilvēks neēd no tā, ka viņš ir stresā. Arī stress ir, protams, uzzinot šo diagnozi, bet stress var būt arī atrodoties slimnīcā, un viņam vienkārši, nevis tāpēc, ka tas ēdiens nav garšīgs, bet viņš vienkārši nejūt šo garšu, šī situācija pati ir ļoti liels stress. Tātad, ja cilvēks nekustās, ja nav šīs fiziskās aktivitātes, tas vēl vairāk palielina šo muskuļu masas zudumu. Ja? Tātad, tas arī ir ļoti, ļoti saistīts. Un šī nekustēšanās var būt gan kā cēlonis, gan kā sekas, tāpēc, ka zaudē muskuļus, tāpēc ir grūtāk pakustēties, jo ir lielāka arī šī noguruma sajūta, kas arī ir ļoti raksturīga. Ja? Un otrādi cilvēks nekustās, un tas arī veicina, ka primāri pēc tam vairāk vēl tieši liesās masas zudumu. Ja cilvēks, kurš ir ar normālu svaru, zaudē svaru, tad to visi pamana. Bet ja cilvēkam pirms tam ir bijis, piemēram, virssvars vai pat aptaukošanās, viņš varbūt ir zaudējis milzīgu daudz kilogramus, vai kā mēs to mēram, tad nevis cik kilograms, bet cik procenti no ķermeņa masas. Ja? Un tātad, ja no 120 kilogramiem, piemēram, zaudēs 20 kilogramus, tas jau ir ļoti nozīmīgs svara zudums, bet šis cilvēks joprojām izskatīsies, ka ir ar lieko svaru, ja? Un varbūt viņš pats pat priecāsies, bet būtība ir tāda, ka patiesībā šajā situācijā zaudē arī taukus, ja? Bet tas būtiskākais ir tas, ka zaudē šo lieso masu, un līdz ar to šī
cīņa ar vēzi varbūt apgrūtinās, ir problemātiskāka, ir šajā svara zuduma fāzē ir grūtāk panest jebkuru terapiju. Ķīmijterapija ir vairāk blakus efektu, pēc operācijas sliktāk dzīst. Un tā tad, jā, šīs robežu vērtības tiešām ir citas, un mēs jau pievēršam uzmanību ķermeņa masas indeksam, kas ir 20,5. Tas būtu tas pirmais moments, lai uzķertu šo, bet arī senioriem patiesībā ķermeņa masas indeks 22, kas ir normāls, patiesībā tas normāls ķermeņa masas indeks, protams, kopā ar šo smago slimību un svara zudumu, un ja viņš vēl neēd, jau ir ļoti, ļoti nopietns trauksmes rādītājs. Tas nenozīmē, ka visiem cilvēkiem, kam ir ķermeņa masas indeks 20 vai 22, ir kaut kādas problēmas veselības, bet ja viņš ir slims, ja, un zaudē svaru un plus vēl neēd, tas jau ir šie sarkanie karogi, kam noteikti ir jāpievērš uzmanība. Un ir ļoti svarīgi arī, kas bieži nenotiek praksē, tad nepieļaut jau šīs galējās izsīkuma stadijas, jo tad ir tāds moments, kad ir ļoti grūti palīdzēt. Jau var dot šo uzturu, arī šo medicīnisko uzturu, var teikt, mākslīgi ražoto uzturu, arī ļoti lielos daudzumos, bet vienalga tā efekta nebūs. Bet ja svarīgāk ir tātad pamanīt, nepieļaut šos svara zudumu progresēšanu. Tas būtu tas mērķis, kā šos pacienti novērtēt, bet to, protams, arī ļoti labi to var darīt arī pacienti paši vai arī radinieki to pamanīt un jau tajā brīdī vērsties pēc palīdzības. Tad vispār konstatēt, ka ir svara zudums, tad tas ir skrīninga jautājums, vai jums svars ir tāds pats, kā bija pirms 3 mēnešiem, pirms pusgada. Vienkārši to pajautāt, piefiksēt to, tas ir ļoti, ļoti būtiski, un tātad, ja būs šie 10%, tas jau būs ļoti nopietni, un vai mazāk ēd. Tas arī ir ļoti nopietns tāds simptoms, un to ir arī īstenībā viegli piefiksēt. Tas nav nekas sarežģīts, nav jāanalizē, ko un kā, bet vienkārši cik jūs ēdat no tā, kā jūs ēdāt iepriekš. Ja? Un ja cilvēks saka, pusi vai vēl mazāk par pusi, tad tas arī jau ir ļoti, ļoti nopietnas simptoms. Jā, un šis ķermeņa masas indeks, kas ir matemātika, kilogramu dalīts ar metriem kvadrātā, teiktu, tātad jau cilvēkiem no 20, un ja viņš ir slims un vēl ar šīm problēmām jāpievērš uzmanību, vai senioriem pēc 70 gadu vecuma no 22 ķermeņa masas indeks. Un ja viņš ir slims, zaudē svaru, tad noteikti ir jāpievērš uzmanība. Jā, bet problēma var būt arī svara pieaugums, un tas ir atkarīgs gan no audzēja, gan arī no šīs terapijas veida. Un, protams, svara pieaugums arī ir nelabvēlīgs, jo cilvēkiem tas svara pieaugums visbiežāk ir tiešām uz šo tauku rēķinu, tā muskuļu masa, lai pieaugtu. To var veicināt, bet tas jau ir daudz sarežģītāk, pie tā ir ļoti daudz jāstrādā kopā arī ar fiziskām aktivitātēm. Bet tiešām, un šie taukaudi jau arī ir kā tāds liekais orgāns, kas pats ražo ļoti daudz organismam nelabvēlīgas vielas. Ja? Un tātad tam arī noteikti būtu jāseko, bet atkal šeit arī ar tādu izsaukumu zīmi. Te nederēs visas diētas, ko var atrast dažādos avotos. Jā, te ir jāskatās tiešām, lai šī diēta nebūtu kaitējoša, bet es pat neteiktu diēta, bet varbūt šie uzturu ierobežojumi vai šis rāmis un sekot tiešām, kurus produktus ēst, cik daudz ēst un atbilstoši tai situācijai, jo situācijas ir ļoti, ļoti dažādas. Bet tur ir jāņem vērā, protams, kas notiek, kas tas ir par ārstēšanas procesu, kurš posms un arī kādi medikamenti tiek lietoti. Un, jo arī medikamenti var ietekmēt šīs svara izmaiņas noteikti.